Tu daudz pūlies atrast sev piemērotu otru pusīti, taču līdz šim piedzīvo tikai atraidījums un vilšanos. Es palīdzēšu tavai sirdī atrast īstās mājas, novērsīšu galvenos cēloņus, kas traucē būt laimīgam, pārliecinātam, drošam, mīlētam un saprastam. Varbūt tu jau esi izjutis šīs sāpes, esi izšķīries un vīlies pretējā dzimumā. Tu domā, ka atkal tevi piemānīs, ar tevi manipulēs un beigās aizies prom. Tu tiešām vēlies turpināt šādi dzīvot. Piedzīvo to, kā tevi ir viegli aizkaitināt, un tu viegli sadusmojies, un šīs emocijas traucē būt mierīgās un patīkamās attiecībās. Varbūt tev tas netraucē, bet otram cilvēkam. Tu bieži uzsprāgsti un bļauj uz līdzcilvēkiem, bet varbūt tu ļauj, lai tavi vecāki tevi kontrolē un vēl joprojām jaucās dzīvē, pat neskatoties uz to, ka tev jau ir pār 30 gadiem. Viņi palīdz tev pieņemt lēmumus, palīdz dažādos ikdienas darbos, iesaka, ko labāk darīt. Tu vēl joprojām ļauj, lai tavi vecāki tevi kontrolē. Tev varbūt tas pašam nemaz nepatīk, bet negribās taču sačakarēt attiecības ar vecākiem, vai ne? Un tu ilgojies pēc tā, lai kāds tev ikdienā būtu blakus, par tevi parūpētos un veltītu uzmanību. Jūs esat pārliecināts, ka visu ir iespējams izlabot. Tā tad izeja eksistē. Un es zinu, kā šo visu var atrisināt. Mani sauc Ieva Ādama, esmu certificēta Buda Books eksperte tieši darbā ar zemapziņu, esmu hipnoterapeite, regresoloģe un dziedniece. Droši varat vērsties pie manis, es jums palīdzēšu. Jūs atgūsiet iekšējos resursus, būsiet iekšēji mierīgs, līdzsvarots, un varēsiet baudīt dzīvi un piesaistīt sev tieši tādu otru cilvēku, kādu jūs patiešām vēlaties. Jums nevajadzēs gadiem ilgi gaidīt izmaiņas, jo izmaiņas, un turklāt ļoti lielas, jūs sajutīsiet pēc katras sesijas, un jau pēc pirmās sesijas jūs būsiet tiešām pārsteigti par izmaiņām. Jūs varēsiet redzēt un sajust pārmaiņas jau tikai pēc pirmās sesijas. Un jums nevajadzēs tērēt savu laiku, lai gadiem ilgi censtos mainīt savu dzīvi. Es novērsīšu jūsu problēmu pamat cēloņus, un jūs būsiet pārsteigti par šīm izmaiņām, jo šīs izmaiņas ir ļoti iespaidīgas, jo tās nav tikai apziņas līmenis, ko jūs varat lasīt grāmatās, klausīties kaut kādus padomus, ko kāds iesaka, bet izmaiņas būs zemapziņā. Un tas darbojas daudz efektīvāk nekā došanās pie psihologiem un psihoterapeitiem.